Cilvēki ir pieņēmuši lēmumu paši sevi spīdzināt, nedot sev māju, nedot sev mašīnu, nedot sev finanses un nedot sev skaistas, burvīgas attiecības, un arī izvēlās paši personīgi nebraukt uz ceļojumiem. Ja jūs vēlaties saprast, kādēļ jūsu dzīvē notiek tieši tā, kā jums notiek, un kādēļ jūsos sēž iekšā fobija uz naudu, vai kādēļ jūs no naudas visu laiku mūkat, un kādēļ jūs nevēlaties izjust prieku, laimi un visas šīs krāsainās sajūtas, kuras patiesībā ir radītas priekš jums. Tādēļ aicinu septembra laikā uz bezmaksas konsultāciju, kuru laikā izņemsim konkrēti jūsu situāciju. Maniem klientiem tas jau strādā. Lūk. Jau 2 klienti un kopējo summu 1100 eiro. 1 nedēļas laikā. Es jau esmu strādājis un nopelnījis. Zigmars, у вас огромнейший талант. Mana mašīna. Šeit arī viņa noparkot. Domāju, ka var restartēt pats. Good luck, ar gadiem gāja. Varēja lasīt tās grāmatas, varēja nelasīt, viņa sapratne ir par lietām, ko darīt, kā bīdīt, jā, viss gudrs. Bet realistiski faktiski dzīvē to nedari. Un līdz mēs sākam runāties ar Zigmaru, visas lietas sāk notikt un viss notiek.